Get ready with me, kamēr es tev pastāstu, kā es gandrīz pirmajā studiju mēnesī pametu savas studijas. Es negribu. Es ņemu ārā dokumentus. Jāsaka ar to, ka es studēju digitālo mārketingu 2. kursā Alberta koledžā. Un jums ir jautājums, kādā veidā es varbūt 2. kursā, ja es tikko sāku, tūlīt pastāstīšu. Pirms tam es mācījos citā universitātē, kuras nepabeidzu. Es varēju savus kredītpunktus pielīdzināt Alberta koledžas studiju programmām. Ar pielīdzinātiem kredītpunktiem es esmu 2. kursā. Un ņemot vērā, ka man ir šie pielīdzinātie kredītpunkti, man ir izveidots individuāls studiju plāns. Sākumā vispār nesapratu, ko tas nozīmē, un likās vienkārši studiju plāns un studiju plāns, skatos lekciju sarakstu, redzu grāmatvedību, eju uz grāmatvedību. Vienu jauku trešdienas vakaru man bija grāmatvedības pamatu lekcija. Es nesaprotu, kāpēc nesaprotu, bet es nesaprotu. Lūk, man bija lekcija, mums bija jādara kaut kāds darbs. Un es izdarīju šo darbu, un es nevarēju to iesniegt. Mūdlā nebija šī kursa, es vienkārši nevaru to iesniegt. Un man jau sākās, ziniet, tā skolas panika, ka tu nepaspēsi, jo pasniedzēja teica, ja līdz šitam neiesniegs, tad sanāk, ka tu neesi bijis lekcijā. Un man sākās visi paranoja, visi egzaitīs, ka es te esmu sēdējusi pusotru stundu, beigās neko man neieskaitīs, būšu nesekmīgi, palikšu uz otru gadu. Pasniedzēja nāca pretī un teica, lai es zvanu uz koledžu, un tad uzzinu, kāpēc man tā kursa nav, un kāpēc es nevaru iesniegt darbu, bet panika jau ir atnākusi, panikas laikam jau ir notikusi. Lūk, nākšu dienā es zvanu uz Alberta koledžu un jautāju, kāpēc man Moodlā nav šī kursa, es nevaru iesniegt darbus, ko man darīt. Ar stundas vēlāk man zvana atpakaļ Alberta koledžu un saka, ka šis kurs man nemaz nav jāņem, jo es jau to esmu izņēmusi, man kredītpunkti ir pielīdzināti, un man ir jāskatās pēc mana individuālā plāna, kādi kursi man ir jāapmeklē. Īsti rezumēju šim stāstam, pati uztaisīju problēmu, pati pārdzīvoju un beigās pati arī šo problēmu atrisināju. Šī ir man mācība lasīt visus ēpastus līdz galam.